Es domāju, ka šī ir fantastiska tradīcija, kura turpināsies vēl, un šis laiks, kad ir izvēlēts šis festivāls, man asociējas personīgi ar manu dzimšanas dienu, jo arī šajā gadā mēs svinēsim manu dzimšanas dienu. Šajos svētkos noteikti ir nelielas starpības starp Jāņiem līdz Moonlight Party, tāpēc mums ir iespēja atpūsties, un, protams, arī ir neliels starplaiks līdz nākošajiem festivāliem, tā kā es domāju, ka laika ziņā, teiksim, tieši rīkošanas datuma ziņā ir ideāla izvēle, un, protams, arī deju mūzikas tirgū šis festivāls ir Latvijā, es domāju, pats nozīmīgākais, jo deju mūzikas ziņā Latvijā nekas tik nopietnas nenotiek. Es domāju, ka tas ir pats labākais. Organizatoriskais jautājums man vienmēr ir bijis viens no galvenajiem, un šim festivālam tiešām organizācija ir augstākajā līmenī, vienmēr ir bijis lieliski laika apstākļi un, protams, arī lieliski kārtība visās deju teltīs. Noteikti atzīmēsim arī Mārtiņu Solveju, kurš ir šī festivāla headliners, un kuru mēs noteikti visi vēlamies dzirdēt, un visi dziedāsim līdzi tās himnas, kuras mēs visi zinām no galvas. Protams, arī Steve Mac, kurš ir neapstrīdams pasaules superzvaigzne un viens no aktuālākajiem producentiem jau vairākus 10 gadus, pat varētu tā teikt. Protams, pludmale tas ir pats galvenais, gan saules riets, gan saules ausmu draugu lokā, tas ir fantastiski.